Labvakar, labvakar! Man liels prieks jūs visus pamazām šeit redzēt. Un šovakar, manuprāt, mums ir tāds interesants live. Es bieži live netaisu, bet man liekas, ka šis live varētu būt ļoti interesants. Šis būs live tiem, kuriem interesē par un ap tālmācību. Jo, manuprāt, laiki mūsdienās ir tādi, ka gan cilvēki ceļo, gan arī viņu bērni sāk interesēties par tālmācību, bet kas tad tas īsti ir un par ko jādomā, domājot par tālmācību, mēs šodien arī mēģināsim izrunāt, parunāt, kas tas īsti ir, un es tūlīt pat uzaicināšu mūsu studijā Kristiāna Kristapsoni. Viņa ar mums parunāsies. Super! Tik ātri pievienojas, super! Labvakar, Krista, prieks tevi redzēt! Sveika, prieks tevi redzēt! Es jau sāku stāstīt par to, kas tu esi, un tu jau parādījies tik jau. Krista ir skolotāja, tālmācības vidusskolā Blaumanis, forša atraktīva meitene, un tieši tādēļ mēs izvēlējāmies ar viņu parunāt, jo viņa ļoti labi zina, kādi ir bērni, kuriem patīk mācīties šādā skolā, kuriem to vajadzētu, kuram to varētu ieteikt. Un pirms mēs sākam pļāpāt un pajautāsim, kā ir, vai mūs abas var šobrīd dzirdēt un redzēt. Jā, droši. Sakiet, jā, vai jūs redzat? Es zinu, ka, Krista, arī tu parasti sākot stundu prasi, kā jūs jūtaties? Jā, tieši tāds mums ir tāda tradīcija, kā mēs jūtamies, jo, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi katrā brīdī saprast, cik es esmu gatavs darbam, cik es esmu gatavs sarunām. Katrā ziņā es tagad jūtos priecīga, patīkami satraukta, bet labprāt pastāstīšu, kā ir mācīties pie mums Blaumanī. Jā, varbūt tās tu var ātri pastāstīt, kā tu pati nonāci pie tā, ka tu esi kļuvusi par tālmācības vidusskolas skolotāju. Kāpēc tev tas bija interesanti tieši tālmācībā mācīt? Nu jā, tas noteikti ir saistīts arī ar tām manām vērtībām, un viena no vērtībām ir vēlme atbalstīt katru skolēnu viņa izglītības ceļā. Un man iepriekšējā pieredze arī ir vairākus gadus strādāt klātienes skolā, bet tad es uzzināju par iespēju mācīties un strādāt tālmācībā, un es domāju, kāpēc nē, jāpamēģina, un tas, ko es pamanīju, ka tieši tas ir veids, kā es varu aizsniegt skolēnus ar visdažādākajiem stāstiem, ar visdažādākajām situācijām, un viņiem būt blakus viņu izglītības ceļā, un ne tikai padarīt vēsturi un sociālās zinības interesantas, bet arī iedvesmot mācīties. Es zinu, ka Blaumanis ir ļoti jauna skola. Patiesībā šie pagaidām iet jūsu pirmie semestri. Un kādas ir tās sajūtas būt tik jaunā skolā? Noteikti ļoti, ļoti foršas sajūtas, ka mēs uzsākam šo ceļu skolā kopā, gan pedagogi, kas mēs esam šajā skolā, gan arī skolēni, kuri mums jau ir pievienojušies un kuri turpina pievienoties. Jā, patīkami uzsākt šo ceļu kopā. Jā. Labi, ķeramies klāt. Varbūt tad, kas tavos vārdos būtu vispār tālmācība? Cik ļoti tas atšķirās, tas pasniegšanas veids un tā mācīšanās no parastās skolas, ko mēs esam pieraduši redzēt, kur mēs esam visi sēdējuši solā un pabeiguši skolas tieši tā? Šis ir, manuprāt, paldies, ļoti labs jautājums, jo tālmācība ir izglītības ieguves forma, kas atšķirās ar to, ka mēs mācāmies īpaši izstrādātā digitālā vidē, tālmācībā. Mūsu skolai arī ir īpaša vide, kur skolēni pieslēdzas, ir sagatavoti visi skolotāju materiāli, visam gadam mācību priekšmetos. Ir pieejams arī tiešsaistes stundas, ir pieejams individuāls konsultācijas. Un tā atšķirība ir tāda, ka tālmācībā pirmām kārtām tas formāts ir digitāls, un otrām kārtām tā vairāk ir tieši pašvadīta mācīšanās. Ja? Tas ir katram ērts ritms, un patiesībā arī no jebkuras vietas pasaulē un jebkurā diennakts laikā. Tā ir tā galvenā atšķirība. Un kā tad sanāk, jo es atceros, es paprasīju, tā kā es zināju, ka mēs par šo tēmu runāsim, es savai jau 15 gadniecei paprasīju, saku, kā tu domā, kā tev liekas, cik interesanti ir tālmācība, vai tev tas būtu, piemēram, tieši piemēroti un tā. Un tad viņai pirmais bija teicis, nē, man noteikti pietrūktu
nu, tādas sabiedriskās dzīves un tās socializēšanās, un es negribu vienkārši sēdēt tā kā pie datora viena pati istabā, un nē, tas galīgi nebūšot viņai. Bet cik es saprotu, ka tas patiesībā notiek nedaudz savādāk, nekā mēs esam iedomājušies. Jā, tas noteikti ir tas, ko es gribētu uzsvērt, jo varbūt kādam ir tāds priekšstats, ka tālmācība tas nozīmē, es apsēžos pie datora un esmu ļoti izolēts, bet patiesībā tālmācībā skolēns noteikti nav viens. Pirmkārt, skolēnam ir savs klases audzinātājs, ir arī savi klases biedri, kurus var sastapt tieši saistes nodarbībās, un tas arī ir ļoti forši, ka mūsu skolā tiem, kuri varbūt grib saglabāt to klātienes ritmu, ka tu var sekot līdz stundu grafikam un pieslēgties arī tāda ir iespēja, pieslēgties arī tiešsaistes nodarbībām, komunicēt ar skolotāju, pildīt uzdevumus, komunicēt ar klases biedriem. Tāpat, protams, var komunicēt ar administrāciju, ar skolas atbalsta personālu un arī mūsu skolai ik pa brīdim arī ir kaut kādi pasākumi, kas ir klātienē, un tie, kuri vēlas, arī var pievienoties un darboties arī klātienē. Jā, pilnīgi tā, ka katram klases biedri, nu, es, piemēram, ja es iet tajā skolā, tad man būtu mani klases biedri, piemēram, tur 12. C, ja, un tad mēs visi viens otru zinātu, un mums būtu savs skolotājs un kārtīgs grafiks, jo tā jau vienmēr liekas, jā, ka tā tālmācība ir tāds vairāk, tā es atslēgšu tās, ir vairāk tāds online tikai pasākums, vai ne? Ir ļoti jauki, jā, ka ir tā piekļuve vienam otram un tā saskaņa vienam ar otru. Nu, tas ir iespējams. Mums jāsaprot, ka tālmācība izvēlas ar ļoti dažādām situācijām, un līdz ar to arī tas ritms un kā tu izvēlies pašvadīt mācīties vai nu pēc skolotāju jau sagatavotajiem materiāliem, kur ir pievienota vidē, vai arī tev ir nepieciešams pieslēgties arī tiešsaistes nodarbībām, tas ir atkarīgs no katra skolēna. Citiem patīk socializēties, un viņi arī grib iesaistīties tiešsaistes stundās pēc grafika. Citi ir tādi, kuri vairāk grib patstāvīgi savā ritmā. Jā, varbūt izvēlas nepieslēgties tiešsaistes nodarbībām, bet izvēlas mācīties no mācības video. Lasīju, ka jums ir tāda īpaša iespēja, ka var pat nolikt divas tā kā klases vienā gadā, vienā mācību gadā nolikt, piemēram, nezinu, 6., 7., 11., 12. klasi. Jā, tieši tā, un tā patiesībā arī ir viena no tādiem lielajiem plusiem, ko es vismaz saskatu gan kā skolotāja, gan domāju par sevi atpakaļ gados kā skolnieci, ka mums ir iespēja apgūt arī 2 mācību gadus vienā gadā, bet tas, protams, ir īpaši motivētajiem tiem, kur arī ir gatavi ieguldīt darbu, jā, jo būs tad arī jāstrādā daudz, jāmācas un arī jāpaspēj apgūt kvalitatīvi šī mācību viela. Bet, protams, tas ir izdarāms, un mums arī ir skolēni, kuri uzsāk šo ceļu. Kas ir tie skolēni, kas parasti atrod sevi tālmācībā? Kam tas ir visvairāk vajadzīgs? Un kuriem bērniem tas patīk? Mūsdienās un arī skolēni, ar kuriem es sastopos stundās, vai ar kuriem es sarakstos, vai individuālajās konsultācijās, ļoti dažādi. Mums ir ļoti daudz skolēni, kuri nodarbojas ar profesionālo sportu, arī, piemēram, tur daļslidošana, futbols, un kuriem ir viņu treniņu grafiks un tie sapņi un karjera. Un līdz ar to viņiem ir vieglāk to apvienot ar tā mācību. Tāpat mums ir arī skolēni, kuriem ir varbūt bijusi ļoti sāpīga, un ko viņi arī dalās sāpīga pieredze klātienes skolā, piedzīvojot varbūt mobbingu, un tāpēc meklē vidi, kas ir droša, un kurā atkal iegūt to pozitīvo sajūtu par mācībām un domāt nevis par izdzīvošanu, bet par to, ka es varu mācīties, varu iet uz priekšu. Tad mums ir arī tādi skolēni, kuri vienkārši ļoti novērtē to, ka viņiem ir brīvības sajūta. Varbūt ļoti aktīvi darbojās biedrībās, nevalstiskajās organizācijās, organizēt pasākumus, viņiem ir ļoti, ļoti aktīva dzīve, un vieglāk to būtu savienot ar tālmācības formātu, jo tu pats plāno savu mācību laiku. Un vēl arī mums ir iespēja mācīties arī tiem cilvēkiem, kuri varbūt kādu apstākļu dēļ nav iepriekš pabeiguši skolu. Mums ir arī pieaugušie, kuri arī izvēlas tagad apgūt. Tā ļoti, ļoti dažādi. Jā, kāpēc gan nenolikt vēlreiz varbūt beidzot vidusskolas diplomu, bet tas varbūt tiešām arī ļoti laba motivācija. Man personīgi tiešām ir 2 draudzenes, kur bērni aizgāja tālmācības skolās, un
Vienam bērnam bija vairāk tieši tās sports nepieciešams profesionāli, un otrai bija meitenei vairāk tieši tas emocionālais, jo bija trauksmes lēkmes un tāda nepatīkama sajūta vienmēr tajā skolā, un laikam tas saucamais mobbings. Un tagad bērns ir pilnīgi atplaucis un ar prieku dodās uz savu tālmācības brīdi, jo viņi parasti to dara mājās. Un cik es saprotu, ka var ne tikai būt, teiksim, no rīta līdz vakaram, kad ir tās stundas, bet, piemēram, ja man tas sports ir no rīta, tad es tās stundas varu noskatīties pēc tam sev brīvā laikā, vai ne? Jā, noteikti. Un vēl, ko es gribu pieminēt, par to mācīšanos savā tempā. Visi mācību materiāli, tad, kad tu esi mūsu skolā, tev ir pieejama skolas mācību vide, visos mācību priekšmetos tev jau ir redzamas visas tēmas, visi mācību materiāli. Līdz ar to, ja, piemēram, tu pie mums pārnāc kaut vai tagad, un tu kaut ko neesi apgūst, kaut ko esi nokavējis, varbūt klātienes skolā, tu to vari mācīties atkal un atkal, vai, piemēram, kas vēl liels bonus, īpaši, piemēram, vidusskolas posmā vai varbūt gatavojoties 9. klases eksāmeniem, es varu paskatīties pilnīgi visus mācību video vēlreiz pirms eksāmena. Es varu individuālas konsultācijas ar skolotājiem. Tā kā tas arī tā ļoti, ļoti strukturēta mācību vidi, un es vēl teiktu intuitīvi, ļoti viegli arī tajā orientēties. Un, jā, tā kā var izmantot gan iespēju sekot grafikam, kaut ko arī daudz izmanto, īpaši mazākajās klasēs, kur bērniem ir svarīgs ritms, un varbūt, ja vecāki kādi klausāt, tie noteikti piekritīs, cik svarīgi ir arī pašam mācīties, īpaši sākuma klasēs, un tur ļoti noderīgi ir, ka ir mācību grafiks, es pieslēdzos stundām, pēc tam es izpildu kādus uzdevumus, un tur ir tā sadarbības starp skolu, vecāku un pašu skolēnu. Jā, mēs tad ieminējāmies arī par visādām izdevīgajām lietām. Cik es zinu, ka ņemot vērā, ka tā ir jauna skola Blaumanis, tad jūs esat īpaši, manuprāt, sagatavojuši ļoti jauku, izdevīgu lietu, ka var arī mācīties ja piesakās tagad, tad pirmo semestru sanāk mācīties pilnīgi bez maksas? Jā, tā ir. Pie mums tagad iestājoties viens semestris ir bez maksas. Tas gan ir labi. Un manuprāt, tas tiešām ir labi, ka var iestāties jebkurā brīdī. Piemēram, es izdomāju sākt mācīties no janvāra, un es to varu darīt. Es piesakos, aizpildu anketas, aizēju uz blaumanis.lv mājaslapu un iesniedzu dokumentus, un principā var sākt mācības vai janvārī, vai kaut vai arī rīt, vai ne? Jā, un tās pieteikšanās process arī ir ļoti vienkārši, un pie tam es vienmēr arī saku, nebaidīties, ja es jūtu, ka, piemēram, manā dzīvē ir pārmaiņas, varbūt kāds ir sācis strādāt un saprot, ka to varbūt ir grūti apvienot ar mācībām klātienē. Droši var izskatīt arī citas mācību formas, piemēram, tālmācībā, un tas, kas bieži arī parādās, jā, tas jautājums, vai es mācīšos tālmācībā, vai mans diploms būs tāds pats, kā mācoties klātienē. Un jā, tas būs tāds pats, jo mēs arī esam akreditēta izglītības iestāde, un mūsu skolu pabeidzot diploma vērtību, atestāta vērtība tāda pati kā klātienes skolā, tā kā arī tas nav kaut kas tāds, par ko baidīties. Un mums patiesībā ir ļoti daudz skolēni, kuri arī iestājas tā mācību gada, tā teikt, ne tikai 1. septembrī, bet arī turpina joprojām iestāties. Arī, piemēram, kādi, kur pārvācās uz citu valsti un, piemēram, pie mums iestājas. Jā, man arī Instagramā pirms tam vaicāja, kā tieši ir, vai bieži ir jums tādi gadījumi arī, ka bērni tiešām aizbrauc varbūt līdz vecākiem uz ārzemēm, kur viņi sāk strādāt, un to vietējās valsts valodu viņi nezin, tad varbūt, ka tieši tālmācība ir tas glābē riņķis, kur var izmantot, kamēr vēl nav tā valoda iemācīta, tad var atrodoties ārzemēs, taču arī var mierīgi pieslēgties un mācīties, vai ne? Jā, mums ir skolēni, kuri arī dzīvo ārzemēs, vai ne tāpēc, ka vecāki tur uzturās kādu laiku vai ceļojot, un kuri pieslēdzas mūsu stundām, kuri mācās mūsu skolā, un jā, ir tādi, kuri mācās tikai mūsu skolā, lai arī dzīvo ārzemēs, ir citi, kuri mācās gan klātienes skolā citā valstī un mūsu skolā, piemēram, pēcpusdienās un vakaros. Tas ir, protams, kā kura ģimene izlemj. Bet arī man, piemēram, tas šķiet, ka tā ir brīnišķīga iespēja arī skolēnam šis te pārējais posms. Piemēram, ja es esmu dzīvojis, mācījies Latvijā, un tagad mēs pārvācamies, kur viss ir jauns, man tomēr ir saikne ar manu valsti, es varu sarunāties ar citiem saviem klases biedriem, ar skolotāju savā valodā. Jā, tā kā tāda vienmēr ir.
Un tātad mācību programma ir pirmkārt akreditēta, un viņa ir pilnīgi tāpat kā visās vidusskolās. Ko varbūt Blaumans atšķirās no arī citām Latvijā esošajām tālmācības vidusskolām? Nu, mēs pirmām kārtām esam jauna skola, jauna, bet pilna enerģijas. Mēs arī esam akreditēta. Un atšķirībā no citām tālmācības skolām, pie mums var mācīties no 1. līdz pat 12. klasē. Jā, tā kā dažādos vecumos. Es, protams, gribētu teikt, ka mums ir vislabākie skolotāji, bet tā tiešām ir mūsu skolotāji profesionāli, tādi, kuri zina, ko nozīmē darboties tālmācības vidē, un īpaši arī ir piedomājuši pie materiāliem, domā par to, kā stundas veidot atraktīvas un aktīvas. Un, jā, tas, manuprāt, tāds galvenais. Un vēl arī tas, ka mums ir arī pieejams tiešsaistes nodarbības, kas daudziem ir atbalstoši. Īpaši, ja tu esi pieredzis pie tāda ritma klātienē, ka es ceļos no rīta uz skolu un man ir mācību priekšmetu saraksts, daudziem tas ir atbalstoši, ka arī mums ir iespēja pieslēgties tiešsaistes stundām un saglabāt to līdzību. Jā, ka tas nav vienkārši kaut kāds video, kas ir iefilmēts, nezinu, gadu atpakaļ, un tad viņi tur palaiž, un tiem bērniem jācieš, un viņš jānoskatās. Tā ir īsta saruna, īsta tātad komunikācija, kad arī skolēni var paprasīt kādu jautājumu, vai ne, un skolēni, skolotāji var pakomunicēt ar skolēniem, apvaicāties, kā viņiem iet, uzzināt kaut ko vairāk par viņiem. Manuprāt, jā, tā būtu viena no lietām, kas man būtu citādāk pietrūkusi, man vienkārši vajadzētu skatīties video, bet ja ir tāda vesela programma, es tur gribētu paskatīties, kā tas dzīvē izskatās. Un, manuprāt, tad ir tāds ekrāns pilns ar tādām smaidīgām sejām. Man pašai vienmēr deg sirds, un es gaidu, kad es varēšu satikt savējos, kad mums būs stundas, jo tiešām arī skolēni, protams, pieraduši, kā katrs skolotājs strādā, es sāku stundu ar kā jūs jūtaties, un katrs vienmēr padalās, un viņi jau grib pastāstīt skolotāji, ka es kaut ko kā jūtās. Un tad mums ir, tās stundas ir aktīvas, jo ir skolotājs sagatavojis gan mācību video, kas ir vairāk, piemēram, lekcijas veidā, bet tās tiešsaistes stundās mums ir dažādi uzdevumi, ko mēs pildam, iespēja padalīties ar savu viedokli, iesaistīties, diskutēt, rakstīt uz ekrānu, jo mācību vide ir tam speciāli piemērota. Un, un stundas beigās parasti arī vienmēr šis pašvērtējums, kā man ir veicies, jo mēs arī trenējam prasmi pašvadīt mācīties. Un īpaši, piemēram, pamatskolas posmā, kur tas vēl ir jātīsta, un arī aplausis tev un saviem kolēģiem par labo darbu. Tā. Jā, man pilnīgi jau tagad, es domāju, gaidu atkal nākamās stundas ir. Man liekas, ka tas ir ļoti patīkami redzēt, ka skolotājs pats ir ar tādu entuziasmu tajā visā iekšā, un ļoti liels prieks, ka tieši tu piekrīt ar mums papļāpāt. Bet skaidrs, ka bērns jau nedzīvojas tikai par to skolu. Saki, lūdzu, cik liela iesaiste būs vecākiem šādā tālmācības procesā? Kā tev liekas, vai vecākiem tur ir jāskatās, tur jāieslēdz dators, vai tas jāļauj pašiem bērniem? Mazākajiem skaidrs, ka tur jāpalīdz, bet tādiem jau lielākiem. Cik daudz vecāki iesaistās tajā procesā? Es gribētu teikt, ka līdzīgi kā klātienes skolā, arī tālmācībā vecāku iesaiste īpaši sākumskolas un pamatskolas posmā ir nepieciešama. Pirmkārtām arī iedrošinājums skolēnam, un es teiktu arī uzticēšanos skolēnam, ļaut pamēģināt, ļaut darboties, bet reizē sekot arī līdz. Un īpaši mazākajās klasēs, protams, vecākam ir jābūt arī tam blakus, kurš palīdz skolēnam parādīt, kur tu redzi stundu grafiku, vai ne? Tā pieslēgties stundē, varbūt pasakot līdz, vai skolēnam izdevās pieslēgties, kā pacelt rociņu stundā, būt blakus tam atbalstam. Un, protams, skolēniem ir arī klases audzinātājs, bet, ja vecāks īpaši daudz arī, kur izvēlas tālmācības formātu, saviem bērniem bieži vien arī paši ir mājās, un kāpēc nebūt tam papildus atbalstam? Jā. Tas ir jauki, jā. Ir arī vecāku sapulces, tālmācībā. Mums parastajās skolās vienmēr ir kaut kāda vecāku sapulces. Notiek tādas tikšanās arī ar vecākiem, vai tomēr ne tikai skolēņu pasākums un vecāki var nedomāt par tām lietām? Tādas klašu sapulces ir, jā, audzinātāji tās rīko un arī administrācija. Arī visi ir atnāk paklausīties. Tā, bija man atsūtīti, tagad es gan neredzu, vai vēl kaut kāds jauns jautājums varbūt ienācis. Ir tik interesanti pļāpāt un uzzināt, es tā vienmēr tā vizualizēju, kā tas varētu būt. Tā, viens no jautājumiem, ko man atsūtīja pirms tam bija, tātad mēs jau it kā nedaudz pieskarāmies, bet vēlreiz tā kā
Tā ir privāta skola, un vai tā atbilst tādiem pašiem vai tā atbilst tādai pašai skolas programmai kā klātienē, un vai tā ir akreditēta? Vienkārši varam vēlreiz to, man liekas, tas ir ļoti svarīgi priekš skolas un priekš vecākiem. Jā, Blaumanis ir privāta mācību iestāde, tā ir akreditēta, un kā jau es minēju, mācoties šajā skolā, mēs arī iegūstam tikpat kvalitatīvu izglītību, kā mācoties klātienē, un diploms, atestāts ir tieši tādā pašā vērtībā, kā jebkura cita skola absolvējot. Jā, labi, tā. Te bija vēl viens jautājums. Daudz jau mēs izrunājām laika gaitā. Tā. Kā var sasaistīt izglītību esot ārzemēs? Vai, piemēram, parasti, uz kurien brauc uz Angliju, uz Vāciju, uz Īriju, cik viegli ir sasaistīt tātad mācības esot citur? Jā, man šeit es jau šo ieminējos, bet tiešām mums ir skolēni, kuri dzīvo ārzemēs un pie mums arī mācās, un lielai daļai vecāku tā arī ir pirmā izvēle ļaut savam bērnam turpināt mācības latviešu valodā, lai arī dzīvo citviet, vienkārši tā mācības formātā. Un tad, kad es to pamanu stundās, ja skolēni pieslēdzās un viņi arī stāsta, es esmu tagad šeit, man ir tik un tik pulkstens, jums ir tik, vai, piemēram, mēs pildam kādus uzdevumus, man īpaši mīļš uzdevums ir par kultūrvēsturiskiem objektiem manā novadā, tad skolēni parasti padalās, un mums ir tāda pievienotā vērtība stundās, ja, piemēram, klātienes skolā visi stāstīja par to, kas ir tajā novadā, kur skola atrodas. Mums ir visdažādākās Latvijas vietas un visdažādākās vietas Eiropā un patiesībā pat arī plašāk pasaulē. Un tas ir tik interesanti arī pārējiem to dzirdēt, un, protams, ir iespēja mācīties arī dzīvojot ārzemēs, jā, un dalīties arī ar to, ko tur tu esi pamanījis, jā. Tas ir skaisti. Man liekas, ka tā mācība tā jau ir kā tā, no vienas puses tā pasaule ir tāda liela un plaša, bet no otras viņa var būt tik tāda aptverama un tik var pieskārties gan visādām tautām, valstīm, tradīcijām, visādiem bērniem, un katrs var nākt ar to savu stāstu padalīties. Tā, vēl viena lieta. Kādi ir 3 iemesli, kāpēc izvēlēties tālmācību? Tikai 3 jāmin. Man ir daudz iemeslu, bet noteikti. Arī vairāk. Noteikti pirmais iemesls, ko es minētu, būtu iespēja mācīties savā ritmā, savā tempā. Un tas nozīmē, ka es varu mācīties gan ātrāk, ja man ir īpaši labas dotības, vai man ir vairāk laika, ko tam veltīt, un es gribu, jā, piemēram, apgūstot 2 klases 1 gada laikā, vai vienkārši ātrāk ejot temats uz priekšu. Tas būtu tas. Vēl es noteikti teiktu izglītības pieejamība. Varbūt tagad mēs ģimenē sākam vairāk ceļot. Varbūt tagad man ir vēl vaļasprieka. Varbūt tagad es nodarbojos ar kaut ko, bet tas man netraucēs manam izglītības procesam, jo es to varēšu pielāgot. Tas noteikti. Un vēl man pašai, gan kā skolotājai, gan domājot par sevi kā skolnieci pirms gadiem, noteikti tas, ka mums ir strukturēta mācību vide. Un tas ir milzīgs atbalsts tad, kad tu mācies un plāno savu laiku pats. Tu redzi skaidri, kāda ir tie sasniedzamie rezultāti, kur tev ir jānonāk. Jā, tas noteikti. Jā. Moderna mācību vide, un to mums citreiz arī skolēni min. Mēs, piemēram, vēstures stundās runājam par to, kā laika gaitā ir mainījusies skola, kā agrāk, un patiesībā viņi vēl piedzīvo tās pārmaiņas kā mūsdienās, kur tā mācība kļūst arvien un arvien populārāk ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, jo mainās mūsu dzīvesveids kā cilvēkiem. Jā. Jā, droši vien, bet kā viņi sanāk, ka viņi mainās arvien vairāk un vairāk bērni piesakās tieši tālmācības skolās, vidusskolās? Jā, es noteikti to teiktu, ka tālmācība kā mācību forma kļūst arvien populārāka, un to izvēlas visdažādāko iemeslu dēļ, gan tāpēc, ka mums varbūt kā sabiedrībai mainās tas dzīvesveids, arī daudziem arī vecāki strādā, piemēram, attālināti no mājām, vai dzīvo ārzemēs, vai ceļo, vai varbūt arī tāpēc, ka tuvumā nav skola un nevēlas braukt uz klātienes skolu, piemēram, vairāk kā stundu. Tā kā tie iemesli ļoti, ļoti dažādi, un, manuprāt, tas ir labi, ka mums ir šāda iespēja. Varbūt tālmācība nav piemērota pilnīgi katram, jo mēs esam ļoti dažādi, bet ļoti lielai daļai tā arī ir piemērota. Jā, te mums ir viens jautājums no
Sintīs, labvakar, diezgan grūti, jo tiešsaistes stundas apvienot ar treniņiem. Es šim nepiekristu. Tāpēc es Es īsti noteikti varu par šo Jā. pakomentēt. Jā, Jā. tiešsaistes stundā mums ir grafiks, piemēram, 9 viena stunda, 10 nākamā. Un tam varbūt, ja skolēnam tajā pašā laikā ir treniņš, protams, nevar pieslēgties tiešsaistes stundai. Bet skolēniem ir pieejami jau visas mācību video, mācību materiāli, līdz ar to tam tiešsaistes nodarbībām nav obligāti jāpieslēdz, bet daudzi to izmanto. Ja? Tā kā tādā ziņā nav, ka skolēns līdzīgi kā, ja nebūtu bijis skolā, ir kaut ko nokavējis. Tā mācībā es neko nokavējis tādā ziņā. Viņš pēc tam var apskatīties tieši to tiešsaistes tajā tiešsaistē notiekošo, vai viņš vairāk var apskatīties nos materiālus par to tēmu? Viņš var apskatīties mācību video, un atsevišķos mācību priekšmetos skolotāji arī ir ierakstījuši notikušo. Jā, tas gan labi, jā. Tā, kā notiek pārbaudas darbu pildīšana? Kā tiek kontrolēts, vai skolēns pilda darbu patstāvīgi? Jā, šis ir ļoti aktuāls jautājums. Paldies tam, kurš to uzdeva. Arī mūsu skolā, tāpat kā jebkurā skolā, ir pārbaudes darbi. Mums ir gan formatīvie darbiņi, tie, kurus vērtē procentos, kas skolēnam palīdz saprast, cik labi jau es saprotu un vai es esmu gatavs pildīt summatīvo vērtēšanas darbiņu, kas ir ballēs. Tātad atzīme. Šie darbi tiek pildīti skolas mācību vidē. Skolēniem ir tāds grafiks, ko mēs ierosinām, kurā laikā pildīt darbiņu, bet viņi var pildīt jebkurā laikā. Varbūt, ja es esmu apguvis tēmas uz priekšu, es pildu jau varbūt tagad novembrī kādu tēmu, ko cita mācīsies, piemēram, janvārī, tā arī var būt. Un darba pildīšana mums ir skolas mācību vidē Moodlē, un protams, mēs uzticamies, ka skolēns pilda darbu patstāvīgi, un arī pašā darba sākumā mūsu vidē skolēns arī atzīmē, ja? Vai mēs izmantojam papildus līdzekļus vai nē. Jo mūsu sabiedrība mainās, un līdzīgi kā arī, piemēram, klātienes skolās, arī mums tālmācības skolās ir atsevišķi, piemēram, pārbaudas darbiņi vai formatīvās vērtēšanas darbiņi, kuros tieši skolotāji lūdz izmantot, piemēram, mākslīgā intelekta rīkus, mācīties tos izmantot. Ja? Tā kā, jo mēs arī, mūsu skolotāji visu laiku mācās, un mēs ejam laikam līdz, un to gribam dot arī saviem skolēniem. Jā, jo no vienas, patiesībā man, ja nemaldos, vai matemātikā vai ķīmijā bija skolotāji, kur teica, ka ja rakstiet špikerus, tikai špikojiet tā, lai es neredzu. Jo tas, ka jūs taisāt špikerus, nozīmē, ka jūs vismaz kaut ko zināt, un jūs zināt, kādu formulu jums vajag, kur to paskatīties. Līdz ar to viņi teica, ja es neredzu, tad mierīgi špikoju. Man ļoti interesanti, ka skolotāji tagad, man liekas, ka var mācīties arī no jauniešiem par visu to mākslīgo intelektu un viens otru pamācīt, ko darīt, jo, manuprāt, jaunieši noteikti zina vairāk nekā mēs. Viņiem tas noteikti padodas daudz labāk. Bet kā tad notiek, piemēram, tajā 9. klases eksāmens, un lielais 12. klases eksāmens? Vai tad, beidzot, viņiem ir kaut kur citur jāatrodās uz to centralizēto eksāmenu, vai tad tas viss tiešām, kā tu stāstīji, notiek tikai tajā programmā, tajā īpašajā? Eksāmeni, jeb valsts pārbaudas darbi gan 9. gan 12. klasē, tāpat kā pilnīgi visiem Latvijas Republikas skolēniem notiek klātienē. Ja? Jo, kas ir atšķirīgs tālmācībai no klātienes skolām, tā ir mācību forma. Ja? Bet pēc tam valsts pārbaudas darbi ir klātienē tāpat kā citām skolām, jo arī tas diploms, atestāts ir tieši tāds pats kā pārējiem. Ja? Gala pārbaudījuma zināšanām ir vienāds. Jā. Vēl par tiem darbiņiem noteikti, kā var sagatavoties vai ne, rakstīt klātienē valsts pārbaudījumus. Mums ir skolas mācību vidē, mēs iesniedzam visdažādākā veida darbus. Mums ir gan testi jāpilda, gan skolēni īpaši mazākajās klasēs, kur ir svarīgi trenēt rokrakstu. Bieži vien mēs iesniedzam darbiņus, kur ir jāizpilda darba lapa, un tā tiek nofotografēta un pievienota skolas mācību vidē. Manā priekšmetā skolēniem bieži vien ir arī radošie darbi, piemēram, veidot ekskursijas plānu, plakāta veidā, un tad arī viņi pievienot. Tur parasti citreiz arī ir tā, ka vecāki arī ir palīdzējuši, gājuši ekskursijas plānu, fotografējušies kopā. Tā kā, jā, tie darbiņu veidi ir ļoti daudzveidīgi.
Jā. Jā, jo tā padomā, tik tiešām nav jau vajadzīgs, lai bērns tikai sēž pie tā kompjutera vai taisa. Un kad man, piemēram, kā mammai ir bijis vienmēr ļoti svarīgi, lai bērns tomēr raksta ar roku, jo man liekas, ka tas, protams, arī attīsta visu domāšanu un smadzeņu kustēšanos un visu pārējo. Un ir labi, ka jūs izmantojat arī šādus uzdevumus, lai tas bērns ir spiests paņemt to pildspalvu un uzrakstīt kaut ko arī ar to pildspalvu. Es, piemēram, savās stundās, tad, kad mums ir, un arī mācību video, kur ir vairāk teorētiski, kas vienmēr ir iedrošina. Ja jums ir iespēja, lūdzu, iekārtojiet pierakstu kladi, tīri varbūt uzdevumu kādu pildīt, ko nevar tā galvā izdomāt, vai kaut ko pierakstīt, kas tev pēc tam varēs noderēt, arī pildot uzdevumus. Tā kā, jā, tas noteikti. Jā. Tā arī atkal ir par pašvadītu mācīšanos prasme. Jā. Ir jautājums arī par maksu, cik tad šāda skola maksā tālmācība? Jā, kā jau mēs minējām sākumā, tad šobrīd iestājoties Blaumanī, viens semestris ir bez maksas, un tālāk par maksu var paskatīties skolas mājaslapā Blaumanis LV, jo tā maksa ir atšķirīga. Atkarībā no tās jūsu situācijas, piemēram, mums ir atlaides daudz bērnu ģimenēm vai atlaides tiem, kuri teicamnieki nāk pie mums tātad no atzīmēm. Tā kā tur ļoti atšķirīgi, es nevaru pateikt konkrēti, ja nezinu situāciju. Bet jā, painteresēties. Bet šobrīd katrā ziņā, jā. Ļoti labs laiks, kad iestāties mums. Ļoti labs laiks, tik tiešām var iestāties tagad un saņemt veselu semestri bez maksas. Un arī, ja tu esi tātad labi mācījies, vai arī tev daudz brāļu un māsu, pasaka saviem vecākiem, ka tev būs noteikti atlaide. Tas arī, manuprāt, šobrīd ļoti svarīgi. Un man liekas, ka tajā tālmācībā visjaukākais ir tas, ka tomēr bērni, kur ir... Man liekas, tiešām, kā mēs te minējām, tās divas lietas. Pirmkārt, tie, kas ir varbūt jau ļoti sportā, un viņiem ir vajadzīga strādāšana, sevis vidusskolas pēdējās klases, tur ļoti daudzreiz tomēr tiem bērniem ir jauniešiem jau ir vajadzība, varbūt un nepieciešamība iet strādāt, un tomēr, lai nepaliek tas, ka tā vidusskola vai vidēja izglītība nav pabeigta, ka tomēr viņam ir iespēja apvienot gan to darbu, gan arī profesionālo sportu ar tām mācībām. Un arī bērni, kuriem ir grūti aiziet uz to skolu, ir varbūt mobbings, ir šāda veida sāpes ejot uz skolu, tad noteikti tas viss atkrīt, ja var mācīties drošā vidē, kas ir tik ļoti svarīgi, un tas tiešām, manuprāt, iedvesmo tos bērnus, un es redzēju, kā man draudzenei meita burtiski aplauka, kā viņa stāstīja, kā viņa tur iet, un bija prieks skatīties, ka cilvēks ar prieku to visu var darīt. Jums sanāk šajā vasarā, kas būs pirmais skolas izlaidums. Ir tāda priekšstats un vīzija, kā tas nu būs? Ko tu gribētu tur redzēt? Man šķiet, ka tas arī būs ar tādu patīkamu satraukumu un pirmie lielie svētki. Jā. Es noteikti labprāt satikšu savus skolēnus. Mācu gan pamatskolas posmā, gan vidusskolas, līdz ar to man arī dubulti svētki. Tā kā jā, noteikti. Nu, skaisti. Varbūt tās noslēgumā vēl ir kaut kāds, varbūt, nezinu, novēlējums vai kaut kāda, nezinu, kaut kāds tavs personīgais sapnis, ar ko tu gribētu padalīties ar mūsu skatītājiem, klausītājiem. Nu jā, varbūt no savas puses gribētu teikt, ka nebaidīties no vārda tā mācība. Ja? Un arī noteikti, ja ir kādi jautājumi par to, kā kaut kas notiek, jo tā varētu būt. Arī man, pirms es sāku strādāt tā mācībā, bija savs kaut kāds priekšstats par to, kā tas ir. Un iespējams, varbūt jūs kaut ko uzzinājāt jaunu no šīs sarunas, bet arī, ja vēlas iestāties un vēl domā, jā vai ne, zvaniet mums uz tā mācību skolu, rakstiet. Jo mēs tiešām labprāt pastāstam, kā tas būs, kā tur notiek, kā izskatās. Tā kā jā, nebaidīties jautāt, nebaidīties iesaistīties, un tad, ja tu pie mums jau esi, tad izmantot visas iespējas, ko skola piedāvā. Jā. Jā, nu milzīgs tā paldies. Manuprāt, izdevās ļoti jauka saruna, un es esmu pārliecināta, ka skolēni ļoti laimīgi, ka viņiem ir tik paši skolotāji tā kā tu, un kas var mācīties ar prieku. Liels arī paldies visiem, kas bija kopā ar mums un kas skatīsies šo video vēlāk. Un kā jau Krista teica, ja ir jautājumi, rakstiet skolai, rakstiet arī Kristai, arī viņa noteikti atbildēs un izstāstīs, kas un ko, un varbūt, ja neatbild. Un es no savas puses novēlu jums ir fantastiski skolēni un burvīgs pirmais izlaidums vasarā ar kaudzi gudriem, laimīgiem skolēniem un skolotājiem arī. Jā.
Lielas paldies! Jā, tā kā jauku vakaru, jauku visu mācību gadu. Un visiem, kas bija kopā ar mums, arī lai jums jauks vakars un lai jums paši. Kā liels vēl paldies, Krista, ka bija kopā ar mani. Paldies! Tā! Paldies!